Sveiki! Ir pienācis laiks ilgi gaidītajam BūtLV video apskatam. Un šoreiz mūsu rokās ir nonācis ekskluzīvais Asus Bambo U33EC klēpdators, kuram lielākā daļa virsmas ir veidota no bambusa. Noteikti jāuzteic ierīces dizains. Bambus sapienojumā ar metāla detaļām izskatās lieliski, un šis noteikti ir viens no stilīgākajiem 13 colu klēpdatoriem. Protams, labs dizains vienmēr ir galvenais. Jālūko arī pēc pieklājīgas jaudas. Datoram 13,3 colu displejs un salīdzinoši viegls svars – 1,8 kg, kas to padara īpaši piemērot pārnēsāšanai. Tā kā šādai ierīcei ir īpaši svarīgs akumulātora darbības laiks ar vienu uzlādes reizi, tad arī par to ir padomāts. Komplektācijā iekļautais akumulators mūsu testos uzrādīja nedaudz vairāk kā 6 stundu darbības laiku, nepārtraukti surfojot internetā. Displeja apgaismojums bija uzstādīts viena iedaļa zem maksimāla. Uz Intel Core i3 2,4 GHz centrālā procesora balstītā sistēma ir aprīkota ar divām videokartēm. Viena no tām ir Intel HD integrētā, savukārt otra jaudīgākā Nvidia 310M. Turklāt, pateicoties Nvidia Optimus tehnoloģijai, dators pats automātiski pārslēdz starp šīm abām kartēm. Brīžos, kad tiek izmantots Intel lolojums, iespējams arī lietot šīs pašas kompānijas izstrādāto bezvadu displeja tehnoloģiju. Tai gan nepieciešams aptuveni 100 ASV dolāru vērts adapters. Par to, lai reizē varētu darboties ar vairākām programmām, parūpēsies 4 GB operatīvā atmiņa. Arī cietā diska ietilpība nav no mazākajām – 640 GB. Datora kreisajā pusē ir novietotas USB, HDMI un VGA pieslēgvietas. Savukārt labajā sānā varam atrast audio, tīkla, lādētāju pieslēgvietas un atmiņas karšu lasītāju, kā arī divas USB pieslēgvietas. Viena no tām atbalsta ātrāko 3.0 standartu. Kā jau redzams, ierīcē nav diskciņa, taču jebkurā gadījumā cilvēki arvien mazāk izmanto diskus, un vienmēr jau pastāv iespēja pieslēgt kādu no ārējām disku mašīnām. Virs displeja novietot tīmekļa kamera, kur aprīkot ar fiziski aizbīdāmu slēdzi. Displeja piedāvātais attēls ir salīdzinoši kvalitatīvs. Turklāt par spīti mazajam izmēram, tam ir ļoti pieklājīga izšķirtspēja – 1366 bez 768 pikseļu. Noteikti jāpiemina ExpressGate tehnoloģija, kas principā ir ļoti vienkārša operētāja sistēma ar dažām aplikācijām. Tā ļauj datoru ieslēgt mazāk nekā 8 sekundēs un lieta noderēs brīžos, kad nepieciešams ātri izlasīt kādu e-pastu, pārlūkot tīmekli vai arī izmantot Skype. No ExpressGate ar vienu klikšķi iespējams pārslēgties uz ierasto Windows 7 operētāja sistēmu. Aptuveni 700 latus vērtais Asus U33EC būs lielisks risinājums tiem, kas vēlas stilīgu, kompaktu un diezgan jaudīgu klēpdatoru. Protams, par šādu cenu iespējams iegādāties arī nedaudz veiktspējīgākas ierīces, taču tās noteikti nebūs tik stilīgas kā Asus Bambo.